Pirms gada Latvijas futbola sabiedrība iepriecināja patīkams fakts. Pēc 2 gadu bombardēšanas Polijas čempionātā Artjoms Rudņevs pārcēlās uz spēcīgo Vācijas Bundeslīgu, uz Hamburgas vienību. Uz Rudņevu liktas lielas cerības, piešķirts krekls ar tik zīmīgo numuru 10 un priekšā vēl visa vasara, lai trenētos un sagatavotos gaidāmajai Bundeslīgas sezonai. Bija pārbaudas spēles, kurās Rudņevs atzīmējās ar vārtu gūmiem, taču kopumā Hamburgas fani un eksperti neteiksim, ka bija vīlušies, bet gan vēl gaidīja to Rudņevu, par ko bija sapņojuši. Tika aizdīts draudzības mačs ar vareno Barcelonu, Dienvidkorejā tika izcīnīts miera kauss, taču pats galvenais straujiem soļiem tuvojās Bundeslīgas sezona un ar lielu interesi tika gaidīts, ko sezonas laikā iespējas Hamburga un kāds pienesums būs no potenciālās vārtu gūšanas mašīnas Artjoma Rudņeva. Protams, ar lielu nepacietību tika gaidīt Rudņeva pirmie vārti Bundeslīgā, un tos izdevās sagaidīt čempionāta 5. kārtā, kad Hamburga sacentās ar Mönchengladbachas Borussia. Rudņevs aizbēga no pretspēlētāja un ar galvu raida bumbu vārtu tīklā. Pirmie vārti, lieli prieki, iespējams arī spiediens, kas uz spēlētāju izdarīts, izklūp gaisā. Līdz nākamajam vārtu gūmam ilgi nebija jāgaida. Jau nākamajā mačā pret Hannoveru latvietim teicam piespēli iedot komandas biedrus. Rudņevs izskrien 1-1 un raida bumbu vārtos starp vārtsargu kājām. Kā vēlāk izrādījās, šie bija ne tikai pirmie, bet arī vienīgie vārti mačā. Rudņevs atnes Hamburgai uzvaru pār Hannoveri ar 1-0. 2 spēļu pārtraukums un stadionā atkal izskan Rudņeva vārds. Pēc teicamas Rafaela Vandervārta piespēles Rudņevs savu darbiņu paveic nevainojami, iešauja bumbu zem vārtu pārlikne, neatstājot Augsburgas vārtsiem nekādu cerību. Hamburgai uzvara ar 2-0 un Rudņevam 3. vārti sezonā. Mačā pēc Gelsenkirchenes Schalke 0-4 Rudņeva kontā uzvaras vārti. Par to, ka palicis brīvs un nepiesats, Rudņevs soda viesus un kaldina Hamburgas uzvaru mačā ar 3-1. Un lūk arī spēle, kurā Rudņevs gūst vairāk kā viens vārds un upur lomā Hoffenheimas komanda. Pirmajā epizodē latviešu uzbrucējs pretinieks soda laukumā izrādās visizveicīgākais, un arī otrajā epizodē bumba nokļūst tieši pie Rudņeva un jau mirkli vēlāk vārtu tīklā. Hamburga uzvar Hoffenheimu ar 2-0 un abi vārti Rudņeva kontā. 18. kārtas mačs pret Nirnbergu un Rudņevs ir uzņēmis kursu uz vārtiem. Augo izdara centrējumu un Rudņevam pretspēlētājs nav šķērslis. Bumba paviesojas Nirnbergas cietoksnī, mačs noslēdz nešķirt 1-1, savukārt Rudņevam 7. vārti sezonā. Nākamā spēle – Ziemeļvācijas derbijs Hamburga pret Brēmeni. Panākumu ar 3-2 izcīna Hamburgas vienību un uzvaras vārti tieši Artjomam Rudņevam, kurš pēc teicamas Augo piespēles pretinieku vārtsargam neatstāja nekādas izredzes. Sarūktināti Brēmenes skatītāji, bet Rudņevam 8. vārti. 2 spēles vēlāk Hamburga izbraukuma mačs pret vareno Dortmundas Borussia, taču savā laukumā Borussia tiek saplosīta un tajā pirkstu pieliek arī Rudņevs. Kārtējā Augo piespēle un bumba paviesojas Dortmundas vārtos. Taču tas nav viss. Rudņevam šajā mačā 2 vārti un otrajā epizodē Rudņeva pretinieku laukumā neviens nespēja apturēt. Rudņevs ieliek pamatu Dortmundas iznīcināšanai. Hamburgas uzvara ar 4-1. Iespējams, Rudņevas skaistākie vārti aizdītajā sezonā gūti pret Štutgartas vienību. Dikmajera centrējums un Rudņevs pat tiešo no gaisa izdara sitienu, drīzāk pat šāvienu un bumba kā lielgabala lode ielido Štutgartas cietoksnī. Skaists un efektīvs vārtu gūms, turklāt vienīgais precīzais sitiens mačā. Hamburgai uzvara ar 1-0. Savu pēdējo vārdu sezonā Rudņevs teica 33. kārtas mačā pret Hoffenheimu. Rudņevs aizsniedzas līdz bumbai, gūst komandas 4. vārtus, iedzen pēdējo nagu Hoffenheimas zarkā un pieliek punktu gūto vārtu rēķinam 2012.–2013. gada Bundeslīgas sezonā. Rudņeva kontā Bundeslīgā visas iespējamās 34 spēles, 26 no tām pamatsastāvā, gūti 12 vārti, kas ir labākais rādītais komandā un vieta līgas labāko desmitniekā. Protams, Rudņeva virzienā daudz uzslavu, taču ir vēl kur pielikt, lai nākamā sezona būtu vēl spilgtāka. Spilgtāka gan Rudņevam, gan arī Hamburgai, kurā aizdītajā sezonā finišējas 7. vietā uzreiz aiz Eirokausa robežas.